Kā skatīties pašas bildes? Nu, es parasti pievelku vienu stūri, apmēram saprotu, cik lieli ir tie objekti, kaut kādas pazīmes, ko cilvēks var atstāt. Nu, tad tipiskais piemērs ir nomesta soma. Nu, ja šeit mums ir koki, tad droši vien kaut kāda tāda izmēra tā soma varētu būt. Un tad es secīgi bīdu bildei cauri un skatos tādā tuvinājumā, kur es varētu saprast, kas tur īsti ir redzams. Nu, un tad tālāk sānu un tā secīgi viss izskata. Citi droši vien, kas skatās savādāk, vispirms lielākā mērogā paskatās uzreiz vai varbūt redz kaut kādu anomāliju krāsas ziņā, ko vēlas pievilkt un tuvāk apskatīties. Nu, tad droši vien nav kaut kāda tāda ļoti pareiza metodika, vismaz man nav zināma. Ja gribās saprast to bildes mērogu, nu vēl var skatīties šajos te metadatos. Kaut kur vajadzētu būt tādam ierakstam kā GPS altitude, tātad augstums, kas būs pierakstīts kā daļa, 695 dalīts 10, tātad 69,5 metri ir augstums, no kāda bildēta šīta bilde. Nu, tā iespējams arī var secināt, nu, kāds ir tas mērogs, cik ļoti gribās pietuvināties, lai skatītos un tā. Tad viena paraugbilde, arī no līdzīga augstuma, drusku virs 70 metriem, laikam 74. Un šajā paraugbildē ir redzami cilvēki, kājās stāvoši šajā te stūrī. Viens cilvēks šeit iet cauri brikšņiem. Šeit ir nomesta atstarojošā veste, otrs cilvēks šeit stāv kājās. Tā arī tad, var secināt, kādi tie raksturīgie izmēri objektiem, skatoties viņus no 70 metru augstuma. Tas ir apmēram somas izmērs. Tas ir stāvošs cilvēks. Siluets, protams, ja cilvēks stāvēs tieši pa vidu bildei, tad viņi redzēs tieši no augšas un tikai galvu. Bet, ja malā, tad tā. Tas droši vien gan jāņem vērā. Un ir otrs bilžu veids. Eholotas ieraksti, datu ieraksti. Tad te mēs esam braukuši laivu, šajā gadījumā pa Kalnciem Dolomītu karjeru, un eholota skanējusi ūdenskrātuves gultni, veido attēlu par to, kas tur apakšā ir, ka te ir kaut kādi uzkalniņi, te ir kaut kāds grāvītis tur zem ūdens. Savukārt šeit nekā nav, šeit vienkārši gludi gultne. Šīm bildēm mums ir mazliet cita informācija, te mēs varam precīzi attēlot, kur tā bilde dabā atrodas, tāpēc arī šeit viņi ir uzlikt uz kartes. Karte gan ne visos mērogos ir svaiga. Šeit sanāk, ka mēs it kā esam braukuši pāri salai, bet ja pietuvina vēl tuvāk, tad ir vecāki attēli, kur tas karjers vēl pavisam savs. Par to satraukties nevajag, vienkārši satelīta attēli drusku novecojuši. Otra lieta no tā, ka mums precīzāk zinām tā bildes ģeometrija ir tā, ka mēs varam pielikt arī mērogu joslu. Un tad ar šīm bildēm mēs varam dažādām struktūrām izmērīt, cik viņas lielas. Kas man interesē, ka šī pa struktūra pieliek pie mērjoslas, redzu, ka viņi gandrīz 10 metrus garā. Attiecīgi es secinātu, ka droši vien tas nav tur, ka tā nav kurpe. Vēl ir tāda nianse šīm bildēm, ka tas, ko mēs šeit redzam malās, tas ir viss, kas arī atradies zem laivas. Te pa vidu ir atstāta vieta tam ūdenim, kas bija starp laivu un gultni. Bet šie uzkalniņi faktiski atradās tieši zem laivas, un šie uzkalniņi ir tieši tie paši, kas ir šie te uzkalniņi. Viņi
bija šeit, viņi tā kā attēlot tie, kas gāja no centra uz kreiso pusi ir vienā pusē, kas uz labo pusi ir otrā pusē. Tāpēc ir divi veidi attēli. Ir šādi attēli un ir tādi, kur tā ģeometrija ir izlabota un lietas ir saliktas savās vietās. Attiecīgie uzkalniņi ir savilkti kopā. Un tad mēs redzam, ka tas grāvīts īstenībā bija nevis šāds te, bet nu šāds. Atšķirības ar abām versijām ir tāda, ka šajā versijā izmēri attēlojās patiesi. Ja teiksim, te tas platums ir šāds te, kā mēs varam pie Mārijoslas paskatīties, nu tur ir kaut kādi 4-5 metri platums šitam te grāvītim šeit. Šeit viņš bija saspiestāks, te viņš droši vien būtu kādā metrā vai divos saspiests. Tad tādā virzienā ģeometrija ir nepareiza, bet no otras puses šī bilde ir krietni skaidrāka. Šitās bildes savelkot ir kopā drusku tā kā izķēmojas arī. Zūd kvalitāte. Ja kādā brīdī gribas paskatīties otru versiju, tad šīm bildēm blakus var atvērt ne tikai kā jebkurai bildei pašu bildi atsevišķi, bet arī saistīto bildi un tad salīdzināt abas versijas, ja gribas. Šeit mums vēl viena parauga bilde no nelielāka posma, kur ir redzams kaut kāds objekts, kas atrodas uz gultnes. Tas ir šis te objekts, visdrīzāk autoriepa. Tātad tā apmēram izskatās, ja tur kaut kas ir. Te ir gludi gultne, te ir kaut kāds reliefs, un šeit ir objekts, kas atrodas jau uz tās gultnes. Šeit ir zemūdens veģetācija, te kaut kādas zāles redzamas. Te ir pat lielākas zāles. Vietām būs arī koki zem ūdens, gan nokrituši koki, gan koki, kas vienkārši ir aplūduši. Bet tas ir tas, kā izcelsies kaut kādi objekti, kas atrodas virs gultnes. Un attiecīgi mēs viņu varam, kā iepriekš minēju, pievilkt pie Mārijoslas, nomērīt, ka viņš ir tur mazāks pa 1 metru diametrā, tad diezgan ticam, ka tā varētu būt autoriepa.